Negribēju jūs apgrūtināt ar to skrūvēšanas kopā procesu. Kompis ir savākts. Kā var redzēt, man šeit nav tukšumu, bet man palika šāds, ko te varētu iespraust. Tas kompis, viņš bija pilns ar visādām detaļām, kas bija vispār nesaistīts ar šo kompi. Šāda te kartiņa, es pieņemu, ka viņi dod ārā DVI video, bet šajā kompī viņi iespraust nevar. Ja kompim nav videokarta, šī ir kaut kāda super primitīva 2D videokartiņa. Šīs te videokartas es iztīrīju, bet šis te nav AGP un viņš nav vecais PCI. Šis ir PCI Express videokartas. Un tāpēc visdrīzāk mēs pat neuzzināsim, kas tas ir. Tieši tāpat šī kartiņa. Šeit viņi iespraust nevar. Atmazgājās viņš salīdzinoši labi. Viņam problēma ir, ka power poga viņa nav izlausta. Tur aizmugurē nav slēdzes priekš viņas. Es pasūtīju viņu internetā, bet tas būs vēl pusgads, kamēr viņa atnāks. Un šai pogai savukārt slēdzes ir aizmugurē resetām, bet nav pašas podziņas. Kas, manuprāt, atkal ir interesantākais. Atceraties, bija tāds kantors multisistēma, kas ražoja kompīšus Latvijā. Nu, zin kā, ražoja. Viņus komplektēja vienkārši šeit. Smuks kompis. 52 ātrums sidīrums, flupis, nezinu, vai strādā. Kā var redzēt, nomazgājās lieliski. Man nav, es nevaru atrast savā miskastē šo te, man, to dzelzīti, ko ielikt. Interesanta pamatplate, tāpat kā iepriekšējais komps, šis ir Celerons. Un atkal no tās 3. Pentium paaudzes, bet šai platei iekšā nav nekā. Ir tikai kaut kāda kontrolieru konektori, printerports, 2 USB un 2 PS2 konektori. Nav ne skaņas, ne video, ne tīkla, nekā. Visu šim kompītim vajag likt iekšā. Un tāpēc, kā var redzēt, šeit ir S3 VGA videokarte ar kaut kādu 3D pātrinātāju. Skaņa, es neatceros, kas par skaņu, tūlīt pastīsimies, un tīkla karte. Interesanti, ka 3 skrūvis korpusam. Skrūvis šim kompim nepietika, bet tās man ir uz svara saliku visur, kur vajadzēja jaunas skrūvītes. Visas tagad ir vienādas un smukas. Varbūt, ja uzmanīgi skatījāties, redzējāt, es nomainīju termopastu procesoram. Un, kas video nebija redzams, es nomainīju bateriju. Viņam ir 3 soketi ramam, un te bija iekšā, es neatceros, 128, 256, kaut kas tāds, 2 bija aizpildīti. Ar PC 100, ar busu 100 ātrumu ramu. Šie ir tagad 3 dažādi 256-nieki, attiecīgi 768, ja? Laikam. Bet viņi bija bus 100 un šis ir 133. Tā šīna vai kā viņi saucās. Kādēļ es ieliku ar 133, ja šis procesors, tas ir Celerons, kaut kāds 900, viņš uztur tikai 100 MHz. Tādēļ, ka es no tālienes, un tāpēc šajā video tas nebūs redzams, pasūtīju Intel P3 Pentiumu, kurš atbalsta šos 133 buslainus megahertzus. Viņš pats ir 1 GHz ātrs. Ar ko šis Pentium 3 paudzes Celerons atšķirās no iepriekšējā kompi, ko es rādīju, un kāpēc es par tādu pašu kompi taisu video? Tādēļ, ka šim kompim ir AGP ports, un tas paver daudz plašākas iespējas visādām videokartēm. Šī videokarta ir S3 Trio 3D 2X, vēlns nezinu. Skaņas karte un tīkla karte. Skaņas karte saucās skaņas karte un tīklēn arī. Kaut kas tik vienkārši, ka man pat ir slinkums izskrūvēt ārā un pastīties, kas tie tādi ir. Labi, skaņa ir ESDX HSP 16. Kas ir pamatīga neraža? Redzi šitos vadus. Problēma ir tāda, ka te trūkst viens vads. Šitas ir lampiņai, šitas lampiņai ir nogriezts un šis ir reset pogai. Šim kompim vispār nav ieslēgšanas poga, un tāpēc man doma ir uz pamatplates piespraust šo reset pogu kā ieslēgšanas pogu, jo tā vismaz ir. Kā es zinu, kur kas jāsprauž? Es atradu manuālu tai mātenē, viss kārtībā, viss ir atrodams, bet es viņu vēl neesmu piestartējis. Nereiz vispār neesmu slēdzis iekšā. Vienīgais, ko man čoms teica, tas cietnis, kas tur ir, visdrīzāk, ka viņš strādā, un nevajag rādīt neko, kas ir uz tā cietņa. Un vēl, ja kāds nesaprat, ko es lodēju šim korpusam, aizmugurē kausēju plastmasas, 2 tie štrunti, pie kuriem skrūvējis klāt, viņš pie korpusa bija nolausti, tos es piekausēju atpakaļ. Tie starp citu saucās bossi, es to laikam jau teicu kādā video. Bet galvenais šīs dienas uzstādījums ir uztveram to kompi kā kaut kādu 2000. Man ir arī šitāds.
galvenā ideja ir, ka uztveram šo kompi kā 2003. gada kompi. 2003. gadā monitori pārsvarā bija CRT monitori, un populārākā izšķirtspēja bija 1024 uz 768. Un tāpēc šodien es izmantošu jaunu monitoru. Tas pats čoms man piespēlēja šādu IBM. Man liekas, ka tas ir 17 colu IBMs, un viņam vajadzētu būt ļoti labam. Kas tas ir sānā? Viņš ir tāds krietni netīrs. Bet šajā video es viņu pilnīgi noteikti netīrīšu, jo es tam parasti pieeju ļoti nopietni. Es viņus jaucu ārā, es tīru visus tos putekļus ap lampām. Šito cūku ģīmi vienkārši piestartēsim, skatīsimies. Es esmu viens pats mājās. Kāpēc man nepalikt virtuvē? Man ir speciāls ieslēgšanas koks. No sākuma monitors. Bet kaut kādam attēlam vajadzēja būt, ne? Viņš neko nerāda, ja nav signāla. Vai vispār tas monitors nestrādā? Labi, slēdzam kompi. Reset pogi strādā. Kompis nepīkst. Bet es viņam arī nedzirdēju, neredzēju nekādu pīkstuli. Kas ir ar to monitoru? Kāpēc šis sāk kaut ko darīt? Un monitors vairs nemirgo, bet kaut ko... Viņš rāda. Check System Health, ok, 2001. gada BIOS, tātad 2003. gads nav nevainas. CPU ID un pačai 2 vienalgas, Celerons 900, knapāks par to iepriekšējo. 786 MB RAM, tas ir baigi pozitīvi. VRAMs ir videorams, kas ir NVRAMs, velns viņa zina. BIOS ir nobrucis, F1 to run setup. Tā monitora filmēšana tik sviestnēts process. Es dzirdēju kaut kādu knikšķi aizmugurē no kompja, noteikti, ka baroklis sāk degt. Šis pilnīgi stabili šobrīd ir mans mīļākais monitors, kāds man ir. CRT, es domāju. Un gaišums nav izsvilināts. Kad es viņu tīrīšu, podziņas vajadzēs pačakarēt, viņas tādas ķepi bišķi iekšā. Es tik domāju, vai ir jēga tagad ģeometriju labot, kamēr es esmu BIOSā. Gan jau, ka nav. Standarts MOSA setups. 2000. janvāris. Kas tagad ir pa datumu? 1:27 naktī, es pa nakti filmē. Viņš rāda uz vietas skatoties tik stabili kā LCD. Asākais, ko es esmu redzējis. Fantastika. Un tagad vajadzētu nebļaut un iet tālāk. 98. Bet 90... Viņš iet uzreiz Norton Commanderī. Tas nozīmē, te kaut kas ir sarakstīts. Es tiku Windowsā. Pirmkārt, viņš grib display drivers, otrkārt, viņš grib skaņas drivers. Tas viss ir štruns. Jā, es paskatījos, es jums šo nevaru rādīt. Tur ir softs un dati, kas ir, viņi ir veci, bet tas ir īpašs uzņēmums, kas nodarbojas ar konfidencialitāti, un es nevaru pat rādīt tos principus, kā tas viss pasākums strādā. Tāpēc nesam nost Windows, bet pārmaiņas pēc šoreiz uz šī kompja es gribu uzlikt Windows XP. Pamēģināsim. Pietiek 98. Interesanti. Izrādās, man tā Windows XP instalācija jau vispār muguras smadzenēs. Es zinu, kurus pogus uzreiz automātiski jāspiež un tā tālāk. Bet es biju aizmirsts par jautājumu. Tu gribi formatizēt cieto disku NTFS vai FAT formātā? NTFS uztur lielākus failus, NTFS uztur lietotāju tiesības, bet šeit ir 6 GB cietnis. Un pilnīgi noteikti nebūs nekāda lietotāja. Man nekāda drošība nevajag. Es šoreiz izvēlējos FAT32. Interesanti, vai es redzēšu kādas problēmas. Un īstenībā, ja jau ķēmoties un eksperimentēt, tad šis ir īstais komps. Viņš vispār tikai spēles redzēs. Skaties, problēma, ar kuru es saskāros. Windows XP ir uzinstalēts. Visi USB uzreiz automātiski strādā, visforši drivers neviens negāja. Tur šobrīd ir tā S3, kā viņa tur... 3D, 2D karta, un ar viņu vispār nekas nestrādā. Jo es cerēju, ka tas būs tā kā tam iepriekšējiem kompiem bija iebūvēta videokarta. Te pilnīgi viss izgāžās, man nav ko parādīt. Es nevaru parādīt kā spēles bremzē, jo gandrīz neviena spēle neiet. Iepriekšējā video par datoriem es rādīju tieši tādu pašu datoru, bet viņš bija interesants ar to, ka viņam bija iebūvētā pamatplatē videokarta. Nevis tā kā šodien ir videokartas, kuras ir procesorā, pamatprocesorā iekšā, videokartas, bet risinājums, kā rādīt attēlu.
Tad kādreiz senos laikos viņas bija pamatplatē, čipsetā iebūvētas. Un tā videokarte šodien, tagad es saprotu, viņa tik šausmīgi veiksmīgi emulēja šīs 3D iespējas. Viņa varēja direkt 3D rādīt un man liekas, ka pat glaidu kaut kādu. Un OpenGL viņa emulēja. Viņi ņēma ramu, sev video atmiņu, uz plates nav pašai videokartē atmiņas. Viņi ņēma daļu no rama rezervēja, bet viss gāja slikti, viss bremzēja, viss raustījās un tā tālāk. Paskatieties iepriekšējo video. Bet šajā gadījumā ir iesprausta S3 karte. Tas ir tāds ražotājs, kādreiz viņš bija, es nezinu, vai viņš ir joprojām. Un tā karte, viņa ir rakstīts 2D, 3D, kaut kas virsū, ar domu, ka viņi it kā varētu kaut ko izdarīt, bet izrādās nevar pilnīgi nemaz neko. Arī iepriekšējā video es spraudu šādas te, tur bija tikai PCI ports, nevis PCI Express, bet PCI ports, tur es spraudu dažādas kartes, un viss izrādījās mēsli. Un labas kartes uz PCI ir nenormāli, fantastiski dārgas. Un attiecīgi es gribēju kompīti, kāds ir šis, kuram ir AGP ports. Skaidrs, tā karte, kas nāk līdzi, viņa ir laba, tu vari spēlēt dažādas spēles, bet ne 2002, 2003. Visi kveiki, visi pārējais ir problēma. Bet tagad man ir šis AGP, un tāpēc es nopirku šidāds. Es saprotu, ka jums neko neizsaka. Nvidias GeForce 5200. Un cilvēki teiks, bāc, 5000, tagad taču ir kaut kā 30, 50, 3050 kartes un 5070 kartes un baigi moderni. Nē, tur bišķi savādāk ir. Tad, kad GeForce, no sākuma bija visādas Nvidias, visādas MX400 un Rivas un visādas kartes, pēc tam viņas saukt 3 ciparu skaitļos. Pēc tam viņas sāka saukt 4 ciparu skaitļos. Viņa, man liekas, ir 128 megabaita karte. Pēc šīs kartes nāca videokartes atkal ar 3 cipariem. Man, piemēram, manā darba kompī, manā parastajā datorā ir GeForce 660, FX, nezinu, 660. Atkal pēc šīs 5200, pēc šī ēras, kad bija 4 skaitļi, tad palika 3, pēc tam parādījās 10, tās tūkstošās kartes, 10, 80, 30, 60, man pilnīgi tie cipari vienaldzīgi, es vairs necenšos viņus saprast. Starp šo Nvidias karti ar 4 cipariem un tām Nvidias kartēm arī ar 4 cipariem un arī, kas ir 5000, ir 26 gadi starpā. Un nedaudz par instalāciju. Windows XP ir forši, nesalīdzinām vieglāk un labāk par 98, bet internets tāpat ir pilnīgs murks. Es uzliku tādu kameleonu, bet man ir internets, viņš reāli strādā, dators ir tīklā. Ziņu portāls, Latvijas sabiedriskais medijs. Viņš tā lēnām. Lasīt var, bet rekur raksts hakers par Latvijas valsts mežu. Tu nospied uz viņu un viss ir grūti. Es redzu, kā viņš visādas statistikas un sūdus un mēsls cenšas lādēt. Man žēl to kompīšu. Kādus sūdus mūsu modernie kompi ir spiesti paciest? Kādi tad, jūs sapratāt, nevajag. Nē, tas nebūs internetam. Nav baigā vajadzība. Fantastika, tā videokārta tikai vienu reizi negāja, pēc tam es pārspraudu vēlreiz to video konektoru, kas laikam ir pasūbējis, un tagad viņa aizgāja. Un viss kompīts nokārās. Un man šķiet, tas ir kārtīgi reizi dēļ tā, ka Windows uzliek savu Windows driveri, nevis to, kas ir dabūts veikalā. Man šits pats bija ar tīkla karti. Visi Windows XP driveri, Service Pack 3, pats jaunākais Windows XP, viss, ko viņš atrada pats, karina kompi. Tev ir jāiet Windows Safe Mode, un tad tu vari izmest veco driveri, iemest jauno, un tad viņi aiziet. Piemontēju kartē šito ventilatoru no citas kartes. Un kompis par brīnumu vēl nav nokāries. Viņš pat kaut ko dara. Re, kur viņi ir. Tas, ko es izdarīju, es paņēmu
propelleri, no šī rakursa jūs neredzat, bet kur apakšā tas ir ribiņām, tas ir propelleris. Aktīvais, viņa vairs nav pasīvā videokarta, aktīva dzesēšana, un to propelleris paņēma no vienas no tām videokartēm, kuras man nevajadzēja, bet tas ir atgriezenisks process, es tur neko nelodēju. Ko es gribēju pastīties? Es nevaru izskaidrot, kas ir par problēmu, kas toreiz bija. Tā interesantā daļa ir rekur augšajā stūrītī, redz 31,4. Tā karstākā vieta rekur ir 36, un centrālais procesors ar dzesi, kur es notēmēšu centru, rekur 32. Pats kompja process vispār 35. Atvainojos, bet drausmīgi grūti ir nofilmēt to termokameru. Man jāregulē šī kamera, jāskatās viņas ekrānā, vai viņa redz šo ekrānu, vai šis ekrāns redz to detaļu. Tas tāds foršs process. Es nomainīju termopastu un es uzliku mazāku radiatoru, bet aktīvu ar propellerīti. Viņš ir tik kluss, lai viņš strādā, viss ir forši. Kompis joprojām nav nokāries. 35 grādi videokartes kodolam, kaut vai dīkstāvē, tas ir nenormāli labi, tas ir forši. Šī videokarte drīkst iet līdz 60-70 grādiem absolūti mierīgi. Tas ir, kad viņa bija pasīvā, tagad viņa ir aktīva. Vai tiešām varētu būt, ka tas, ka karte ir pasīva un ārā ir 30 grādi, kas nemaz nav tik šausmīgi karsts priekš kompja, vai tā kombinācija var būt tik kritiska, un tas viens ventilators rada tādu atšķirību, ka kompis vienkārši karās. Nezinu. Un jā, tā ir 128 megabaitu karte, kurai vajadzētu, viņa ir knapa, ļoti knapa, bet viņai vajadzētu uzlabot lietas, jo tā iepriekšējā S-karte ir, cik viņai bija 4 megabaiti, kaut kas tāds. Šī oficiāli jau aprakstā uztur OpenGL un Direct3D, tāpēc spēlēm vajadzētu iet. Barbari man atņēma dēla peli, kur es piesitu, kamēr viņš nebija mājās, un man ir šitāda rezerves, un viņu uz šī galda slīd, tāpēc es paņēmu no virtuves peles palikni. Grapits, nē, man grapits vajag šitā. Reis. Encountered the problem. Kas ir ar Porsche? Varbūt problēma ir tāda, ka es esmu viņas instalējis pie tās vecās videokartes. Diablo! Šī būs Diablo mašīna. Kā var sist, kā var kauties? Ko tu gribi no manis? Skaņas vēl nav. Kāds demo. Šis nav pirmais Diablo, šis ir Diablo 2. Un tāpēc šajā es nezinu, kur ir jāiet. Un atkal, kur ir skaņa? 700 RAM, tā visam bija jālido. Lido arī. Kāpēc ir tik klusu? Skaņa ir, bet šausmīgi klusu. Vai arī kaut kas nav iesprausts līdz galam? Nē, tas vats ir sačakarēts. Sensitivity galīgi garām pogas nav manējās. Nav laika peli pamainīt. Kur ir kāds? Man jābūt pirmajam, es gribu būt pirmais. Viņiem ir kvāda damage, man nav slikto. Ko man šaut vispār? Nu kāds atnāciet? Superīgi. Diablo strādā, Quake 3 strādā. Need for Speed nestrādā. Vai šeit ir kāds, kurš nav spēlējis Neverhoodu? Šī bija viena brīnišķīga spēle. Bet tā ir 96. vai 98. gada spēle. Tas nepārbauda nekādu tur to kompju performance un videokartes un ko tur vēl ne. Lai gan kompis tāpat varētu nokārties, piemēram, man par prieku. Nu ko, ja Porsche negāja, kas notiek ar Half-Life? Kas tas ir par stulbumu? Tas, jā, kas ir ar Half-Life?
labi. Man šobrīd nav tā kā baigie varianti, ko spēlēt, tāpēc, ka katra spēle, ko es iekopēju, man jau nav baigi daudz vietas cietajā diskā. Man ir 3 gigabaiti šobrīd. Tas ir, es esmu izdzējis visas spēles, ko es jums rādīju līdz šim. Bet, protams, ir jāpalaiž galvenais – arch nemesis, mafija. Vai beidzot uz šī galda stāv retro kompis, kas var mafiju? Thanks, boss. Well, you certainly did. Today we're here for something else. Well, I met a guy from Kentucky. Čomi zina, ka viņiem salonā ir kaut kāds izbāzenis. Bet nav tā kā baigi ātri un labi. Nē, nu kā, šito jau var pats spēlēt. Ja visu nogriež uz low, vispār var spēlēt. Tātad, full screen, yes, triple buffering, nevajag, V-Sync vajag, refresh rate vienmēr 60, bit depth vienalga, mūsu čoms joprojām tur pusē. Ar ko viņš ir tik nolādēts? Kas viņam tik slikti? Kāpēc viņš ir tāds misters 3 stūrītis? Nu, tu taču kāp no mašīnas ārā šajā spēlē. Nu, es neesmu saspiedies. Ar labo peles taustiņu. Un skrien. Man ir Tommy Guns. Šauteni. Kas jūs esat? Tie mani keksi. Braucam uz vernisāžu. Kur tu brauc par sarkano? Un skaties, neviena bolta un volta uz vietas. Galvenais, ka policija man par ātrumu pārsniegšanu. Man tā lamata vispār knapi iet. Viņa uz šīm zemajām izšķirtspējām viņa ir totāli spēlējama. Bet es jau negribu, es gribu šitā, jā, šitā gribās. Un te jau sāk ieraustīties. Labi. Bet spēlēt var. Nu nezinu, man liekas, ka var. Nu palaid mani ārā, es gribu nošaut visus tramvajā. Pilnīgi vienādi džeki sēž tramvajā. Team buildings kaut kādiem zemes racējiem. Forši viss nogalināja. Vadītājs arī grib mirt. Viss, un nevienam nekur vairs nevajag braukt. 3DO. Kā jūs zināt, šī sadaļa bija obligāta. Tā, čekojam loadingus. Loadingi super žigli. Basic wisdom. Iedomājies, kāds idiots es biju pirms tam. Basic wisdom. No šī brīža tu māki aizšņurēt tupeles. Vispār jau Need for Speed Underground ir AAA mega spēle. Nu, nav pa kadram, nav tā kā PowerPoints. Nu, drusciņ tikai. Te bija kaut kādi nitro? Es taču pogas nezinu. Jā, īstenībā viņš bremzē. Viņš pamatīgi bremzē. Kā varēja palaist nitro? Tas nitro laikam bez uguņiem, tāpēc, ka man nav grafisko efektu. Bet skaties. Tā videokarta, viņa nekarās, viņa strādā. Jā, nav varbūt tur mega super, bet viņa strādā. Bet tagad nomocīsim to karti līdz galam. Faršiņi. Pirms tam nebija šī tāda bēbena cepurē. Iet sliktāk par mafiju. Bet no otras puses man ir ilgāk laiks pagriezieniem. Es varu padomāt, kārtīgi izdomāt, kā es pieiešu stratēģiski pagriezienu paņemšanai. Piemēram, šeit es saspaidu, un tagad es jau zinu, ka es darīšu šādi nedaudz bremzes, pat nekur gan neieskrēju. Tas saucās gājienu raceris, turn-based racing game. Tagad vajadzēja to termokameru izvilkt. Labi, ka tur ir tas propellers un pasta nomainīti. Bet tu redzi, nekarās. Windows neapstājas. Tagad, ja es izšauju turbo, tagad ir uguņi. Brīnišķīgi, vai ne? Dators,
kuru īsti nevar saprast, jo tās spēles, kas iet uz daudz vājāka datora, iet uz vājāka datora, tās spēles, kurām vajag vairāk jaudas, velkās un raustās uz šī datora. Interesants projekts. Es pieņemu, ka Half-Life ietu ļoti labi, jo Half-Life tomēr ir vecāka spēle, un ja viņi vēl varētu palaist, bet es negribēju likt nekādus virtuālos disku lasītājus, un attiecīgi mums nebūs Half-Life redzēt. Kas notiks ar šo datoru? Pirmkārt, es viņam beidzot pilnībā uzticos. Jūs redzējāt, kā es viņu mocīju. Nekas nekarās, nekas neslēdz sārā, viss strādā. Es pasūtīju kabeļus, lai salabotu šo un šo podziņu. Tehniski, kur es dabūšu tādu vizuālu podziņu, es nezinu, un 3D printēt es nemāku. Tāpēc visdrīzāk es nemēģināšu izgatavot kaut kādus modeļus. Es visdrīzāk izkausēšu, vai atradīšu līdzīgu podziņu, vai izkausēšu plasmas un pats izvīlēšu ar rociņām to pogu. Kaut ko izdomāšu. Dienas beigās tur var vienkārši ielikt slēdzi, kaut kādu maziņu spiedpodziņu pavisam. Videokarta paliks iekšā šī, jo viņa ir ļoti laba. Mēs redzam, ka gigahercīgs Celerons ir knapāks par 900 MHz Celeronu, ja viņam ir foršs videokartas atbalsts. XP Windows man patīk, bet arī tam bija problēmas. Un kā mēs redzam, viņam ir tendence uzlikt drivers, kuri nestrādā uzreiz. Kā es pirmīt minēju, es esmu pasūtījis 1 GHz P3 procesoru, lai atmiņa šajā kompī strādātu ātrāk. Šobrīd man šķiet, ka tas vispār nav vajadzīgs, bet viņš jau nāk, viņš jau ir ceļā, un man viņš maksāja 11 eiro. Šobrīd, ja tu uzinstalē no tādas oficiālas relīzes Windows XP, tev būs ļoti grūti viņu aktivizēt. Tur jau vajag tūļus un risinājumus, jo mans dators būdams tīklā un ar kaut cik sakarīgu Windows versiju, viņš nevarēja sazināties, aktivizēties pats. Internets saka, ka tie servisi ir beigušies. Nu viss. Es ceru, ka jums patika, es ceru, ka jums bija interesanti. 53. reizi uzzināt, ka nē, tev nevajag retro kompjūtai, baigā jātne, murks un ņemtne. Un paldies, ka skatījies. Čau! Šis ir dators, kas bija redzams iepriekšējā video. Tas ir fantastisks dators, bet viņam bija problēma. Viņš ārkārtīgi smirdēja pēc vecas mājas. Un pagājušā video es viņā ieliku zeķi ar oglēm pilnu, lai to smaku izsūktu. Un video beidzot es solīju pateikt, vai tas strādā vai nē. Un šķiet ir pagājuši kā 2 mēneši taisam vaļā. Šitā zeķe nesmird vispār nekā, bet pats dators smird joprojām. Daudz mazāk, jau paciešami, tik tālu, ka problēma nav jārisina, bet nē, ogles zeķe nepalīdz.